Mūs sauc Kārlis, Roberts un Kristīna. Mēs esam šī gada Vašingtonas latviešu skolas absolventi. Kopš 1 gadu vecuma esam nākuši uz Vašingtonas latviešu pamatskolu. 12 gadus. Katru svētdienu ceļamies agri no rīta un pavadām svētdienu mācoties latviešu valodu. Un nē, šī nav vienīgā skola, ko apmeklējam. Mēs visi ejam amerikāņu skolā 5 dienas nedēļā. Bet kas šajā skolā notiek? Kāpēc mēs nākam? Un ko mums šī skola nozīmē? Šis ir stāsts par mūsu latviešu skolu. Mūsu latviešu skola atrodas Rockvillē, Marylandas štatā, netālu no Amerikas galvaspilsētas Vašingtonas. Esam gājuši šajā skolā kopš zīdaiņa vecuma, kad rāpojām pa skolas grīdām un apmeklējām začīšu nodarbības. Pašai skolā mācās apmēram 65 bērni, vecumā no 4 līdz 13 gadiem. Dažās klasēs ir 10 vai vairāk bērni, dažās tikai 2 līdz 3. Mācības notiek katru svētdienu no 9:30 līdz 1 dienā. Katru svētdienu rīts sākas ar ziņojumiem, kur skolas vadība paziņo, kas notiks tajā dienā. Tad mēs ejam uz klasēm. Jaunākās klasēs, bērndārzā un pirmsskolā, bērni mācās latviešu burtus, vārdus, papildina vārdu krājumu un spēlē spēles latviešu valodā. Kas tas bija, ko viņi griežās? Ragavas, pareizi. Un kāds burtiņš, vai tu man var uzzīmēt burtiņu ēra šodien tālīt? Vidējo klašu bērni sāk mācīties latviešu gramatiku, teikumu veidošanu, sarunu valodu un literatūru. Vecākās klases strādā pie gramatikas, latviešu literatūras, Latvijas vēstures un ģeogrāfijas. Tipiskā svētdienā 8. klasē mēs apgūstam Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju. Dažreiz rakstam diktātus un liekam valodas pārbaudījumus. Literatūrā lasam latviešu rakstnieku darbus, piemēram, Velniņus, Sprīdīti, Zelta zirgu un Ziedoņa krāsainās pasakas. Katru svētdienu ir arī dziedāšana vai tautastējas. Saprotams, ir arī mājas darbi, kas jāpild uz katru svētdienu, un tas ir papildus amerikāņu skolas mājas darbiem. Pašiem jaunākiem no zīdaiņa vecuma līdz 4 gadu vecuma ir nodarbības kopā ar vecākiem tā saucamā začīšu grupiņā. Viņi iet rotajās, zīmē, dzied latviešu bērnu dziesmas. Mēs skolā arī atzīmējam latviešu tradīcijas un svinam svētkus. 18. novembrī velkam tautstērpus un svinam Latvijas dzimšanas dienu ar klinžeri un svecītēm. Ziemassvētkos ir skolas uzvedums, nāk Ziemassvētku vecītis un izdala dāvanas. Janvārī atzīmējam draudzīgo aicinājumu, kas ir tradīcija no Ulmaņa laika, kad viņš aicināja dāvināt skolām grāmatas un atcerēties savas skolas. Lieldienās krāsojam olas sīpolmizās, kas ir unikāla krāsošanas metode latviešiem. Šogad skola rīkoja atvērto durvju dienu, kur varējām uzaicināt uz skolu savus amerikāņu draugus un skolā pavadīt dienu stāstot viņiem par Latviju. Mācību gads beidzās maijā, kad visiem bērniem izsniedz liecības. Vienreiz gadā ir skolas pavasara izbraukums, kur skola pavada pāris dienas pie ezera, kopā sportojam, ejam šķēršu gājienā un rīkojam balli. Basēns izrādījās sauss, esam kāju savaini. Esat gatavi? No. Oh no. Šis vīrietis, paskatieties uz viņu. Viņš atnāca
Viņš grib man pārdot dārgakmeni. Man liekas, ka jūs varētu man palīdzēt. Hashtag lemon challenge. Okay. Tādēļ, ka esam Vašingtonas apkārtnē, mums ir paveicies, jo pie mums bieži ciemojās mākslinieki no Latvijas un mums ir iespēja noskatīties dažādas izrādes. Piemēram, pie mums ir ciemojies Rīgas Doma zēnkoris, ļeļu teātri, aktieri, koklētāji, dziedātāji. Prezidenti brauc satikties ar Amerikas valdības pārstāvjiem Vašingtonā un piestāja arī mūsu skolā. Diplomāti, kas strādā Latvijas vēstniecībā, arī iesaistās skolā atnākt pie mums pārunāt dažādus tēmatus, māca skolā ģeogrāfiju un vēsturi. Draudzes telpās atrodas arī Latviešu muzejs. Šeit ir sakopoti vēsturiski materiāli tautastarp, kā arī piederumi no bēgļu laikām. Skolai ir unikāla iespēja apmeklēt muzeju un iemācīties vairāk par Latvijas vēsturi. Mūsu skolā mācās bērni ar dažādiem latviešu valodas līmeņiem. Daži bērni un viņu vecāki ir dzimuši Latvijā. Lielākā daļa ir dzimuši Amerikā vai Kanādā un dzīvojuši šeit visu savu mūžu. Daži bērni Amerikā ir tikai uz pāris gadiem, jo viņu vecāki strādā Latvijas vēstniecībā Vašingtonā. Daži bērni labi runā latviski, daži nerunā latviski nemazam. Daudzi nāk no jauktām ģimenēm, kur tikai viena no vecākiem runā latviski, un ģimenei galvenā valoda ir angļu valoda. Visi šeit ir gaidīti un iesaistīti. Galvenais, ka viņi ir kaut kādā veidā piederīgi Latvijai. Skola darbojās Latviešu draudzes telpās. Draudze mūs atbalsta un augsti vērtējam iespēju uzaugt viņu paspārnē. Skola katru svētdienu īsi brīdi piedalās dievkalpojumā, kur mācītāja Anita parasti uzrunā skolu ar kādu kristīgu pamācību. Mācītāja Anita vienmēr māk bērnus iesaistīt. Piemēram, viņa dažreiz sver akmeņus, leju ūdeni no viena trauka uz otra, citreiz runā par vistām un cāļiem. Dažreiz mūs aicina iztēlot kādus piemērus, un tas vienmēr ir saistīts ar kādu kristīgu pamācību. Mēs mācam ticības mācību stundās, ja? Kā arī, es domāju, mēs zināmā veidā ticības mācību mācam vai uzrunājam dievkalpojumā, kur mūsu skola piedalās. Tā kā es uzskatu, ka ticības mācības stundās tas mērķis ir iemācīt visiem mūsu skolas bērniem Bībeles stāstus, galvenos svētkus kristīgajā baznīcā, iemācīt dažas pamata lietas no galvas arī, kā piemēram mūsu Tēvs debesīs, jo dzīvojot rietumu pasaulē, būs daudzas reizes, kad dzīvē arī, ja tu pats regulāri neej uz baznīcu, tu būs vietā, kur citi skaita, un tad tu sapratīsi, kāpēc un kas tas ir. Bet dievkalpojumā mans mērķis ir, ka mūsu skolas bērni piedzīvo, ka ir vietas pasaulē, un šī varētu būt viena no tām, kur cilvēki sanāk kopā, mēģina atrisināt savas problēmas, dalīties priekos, atbalstīt viens otru bēdās, un kas to dara tāpēc, ka viņi visi kopā tic Dievam, kas viņus mīl. Mana cerība tad ir, ka dzīvē, vienalga, kur dzīves ceļi novestu jūs visus, jūs zināsiet, ka ir vienmēr vieta, kur jūs piederat, jūs gaida, kur cilvēki sanāk kopā, lai dalītos visās šīs lietās un viens otru atbalstītu un piedzīvot Dieva mīlestību. Bet kā šī skola sākās un kāpēc tieši Rokvilē?
Šeit Vašingtonā draudzi dibināja pirms 65 gadiem, un tanī pašā gadā tad nodibināja Latviešu skolu. Un tā bija draudze šeit, kas dibināja skolu savā paspārnē. Kas nozīmē, ka mūsu skola šeit, pamatskola, ir daļa no mūsu draudzes. Mēs, protams, aicinām tajā visus latviešus ģimenes, kas vēlās, ka bērni mācās latviešu valodu un iesaistās latviešu sabiedrībā. Mums vienkārši tā šeit Vašingtonā ir noticis, ka tas viss notiek draudzes namā, draudzes paspārnē, un mēs esam viena kopiena. Otrā pasaules kara laikā daudzi Latvijas bēgļi nonāca Vācijā un vēlāk pārcēlās uz ASV, Kanādu un citām valstīm. Jaunajās mītnes valstīs viņi sāka veidot savas dzīves un gribēja sanākt kopā, uzturēt savu kultūru un valodu. Tā radās draudzes un latviešu skolas Amerikas lielākajās pilsētās. Vašingtonas draudzes skolu atklāja 1951. gada 28. jūnijā Augustānas baznīcā, kas bija amerikāņu baznīca. Mācītājs Aleksandrs Veinbergs bija pirmais skolas pārzinis. 1959. gadā baznīca un skola pārcēlās uz Hyattsville, Maryland. 60. gados skolā mācījās ap 100 skolnieku. Sākotnējā skolā nebija daudz vietas. Bija jāsadala istabas ar segām. 69. gadā, diemžēl, Hyattsvilles baznīca nodega. Pēc ugunsgrēka skola notika Silver Spring amerikāņu pamatskolā. 74. gadā draudze uzbūvēja savu draudzes namu un sākās skolas darbība Rokvilē. Skolotāji un vecāki palīdzēja pabeigt skolas telpu būvniecību. Skolēnu skaits pa šiem gadiem ir svārstījies vidēji starp 30 un 100 skolēnu gadā. Skola darbojās pilnīgi uz brīvprātības principa. Skolotāji un mācību pārziņi ir paši vecāki, kas brīvprātīgi māca un ir uzņēmušies skolas vadību. Te nav nekādu valsts atbalstu un finansējumu. Paši vecāki organizē nodarbības, uzņemas skolas darbu, sastāda mācību plānus, māca dziedāšanu un tautastēs. Vecāki un bērni uzņemas dežurantu darbu, zvana zvanus starp mācību stundām, iztīra klases telpas un savāc atkritumus. Arī vecāki, kas nerunā latviski, bieži palīdz ar saimnieciskiem darbiem. Skolas beigās lielajā zālē ir kafijas galds, kur pieaugušie un bērni ciemojās. Ir sabiedriski pasākumi gan draudzei, gan skolai. Vienmēr ļoti gaidam kafijas galdu. Katru gadu februārī skolas bērnu tēvi rīko pankūku pusdienas, kur tēvi cep pankūkas visai skolai un draudzei. Oh, yeah. A few more times I'll have scrambled eggs, man. Kāpēc vecāki ved savus bērnus uz latviešu skolu? Mēs paprasījām dažiem vecākiem. Mēs braucam uz latviešu skolu, lai mācītos runāt latviski un lai nodotu tālāk latvisko mantojumu saviem bērniem un arī, lai iemācītu bērniem mīlestību pret Latviju. Manas meitas ir latvietes, es gribu, lai viņas neaizmirst latviešu valodu un nodot latviešu valodu tālāk savām meitām vai dēliem. Nikolai ļoti patīk, ka viņa var runāt ar mammu un neviens cits nesaprot. Man latviešu skola ir palīdzējusi būt latvietim, jo man iemācīja ļoti daudz par latviešu kultūru un valodu. Viena lieta, kas man arī patīk, ir man ir iespēja uzzināt vēl par Latvijas literatūru un par vēsturi. Tādēļ, ka māku latviešu valodu, es sarunāties ar saviem radiem Latvijā. Ja es dzīvotu Latvijā, es varētu to darīt bez grūtībām. Viena lieta, ko Latvijas skola iedos man, ir iespēja dzirdēt, kā manas tētis spēlē ērģeles baznīcā. Man ir iespēja iet uz Katskijiem, un tā ir viena no manām mīļākām vietām. Kas ir viens vārds, kas jums nāk prātā, kad jūs domājat par latviešu skolu? Mājas darbu un mācīšanās. Spēles. Brakošana gaitiņos. Kafijas galds. Kāfele un krītiņi. Draugi! Tiksimies Latviešu skolā!